Un tad ir tā, cilvēks pārdod bērs cirsu, bet kā ir dabā? Tas, ka tur valdošā suga ir bērs, tas jau nenozīmē, ka tā ir tīra bērs cirsa. Un citreiz cilvēki meklē cenu un arī atnāk pie manis un pie mums vēršās pēc palīdzības, lai pārdot cirsmu, iedod vērtējumu, tā teikt, cirsmas dastojumu, un saka, ka ir jau meklējuši piedāvājumus, nav atrasts labs piedāvājums, nosauc to cenu, ko ir dabūjuši, un tad es saprotu tajā brīdī, es tam klientam saku, klausies, jūs esat ļoti labu cenu, tā ir ļoti laba cena, es domāju, ka jums par to cenu ir jāpārdod tam piedāvātājam. Un tad viņš saka, jā, bet man jau tur ir bērs, un bērs maksā 50 eiro kubā. Bet tur ir jāņem vērā bieži vien tas faktors, ja jums ir klāti baltalkšņi, apses, vēl kaut kas, tad tas to visu vidējo cenu samazina, un tāpēc ir jātaisa šis vērtējums, un pēc vērtējuma arī tai tabuliņā pierakstam galā, cik ir vidējā cena, un vienkārši sarēķinam. Bieži vien cilvēki līdz galam varbūt neiedziļinās. Pirmkārt, ja jūs gribat pārdot cirsi, cirsmas, dastojums, augošu koku uzmērīšana. Tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai jūs pārdot savu cirsmu par augstāko cenu. Ja?